Klāt rudens un uz tirgus galdiem īsta pārpilnība. Savus sārtos vaigus spīdina āboli, kārdinoši tomāti un latviešu otrā maize kartupeļi. Visam pa vidu milzīgs ķirbis, kas sverot 30 kg. Pierīgas zemnieks stāsta, dārziņu raža šogad ļoti laba, bet labsirdīgais smaids sejās pazūd, kad jautājums ir par politisko ražu. Tas zemnieks jau cīnās, bet viņa produkcija atkal nevienam nav vajadzīga. Vai tam mums visi vajag tikai kaut kādas Ķīnas un poļu produkciju? Mēs taču paši varam sev pabarot. Kā tie lauki ir visi aizauguši. Te mūsu pusē vēl kaut kā uz Bauskas pusi, bet kas notiek uz otru pusi? Dzīves vējos rūdītajiem vīriem sāp sirds, ka neraugoties uz galvaspilsētas dūmu, aizvien vairāk ļaudis līkst nabadzībā un jaunākie un spraunākie dodas labākas dzīves meklējumos. Skumji tas, ka mēs šai valstī esam vajadzīgi tikai tāpēc, lai mums varētu iekasēt nodokļus. Un līdz ar to jaunā paudze ir spiesta meklēt darbu ārpus savas dzimtenes, un es domāju, ka vismaz 80% no viņiem neatgriezīsies. Kamēr vīrs spriež par politiku, sievas piekrītoši māja ar galvu, bet kameras priekšā runāt negriboties. Uzrunātie baldonieši ir pārliecināti, ka nekas nemainīsies, kamēr nebūs mainīta vēlēšanu sistēma. Principā 90% palikuši tie paši, tikai sasēdiesies savādāk. Un ja viena gada deputātiem ir viena pārliecība, nākošais gadu viņam ir cita, un nākošā Saeima, tad apvienojās tie, kas vispār ir nesaderīgi, tikai lai tos 4 gadus atkal varētu sev kaut ko iegūt. Politiķu solījumiem, kas ir tikpat saldi kā bērnu iecienītie cukurgailīši, šeit neviens vairs netic, bet uz vēlēšanām gan sola doties viss, pat neraugoties uz to, ka priekšvēlēšana naktī Baldonē būs gada lielākā balle – apkūlības. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.